Caur tumsu nāks Ukrainas gaisma. Krimā tas ir patiesāk nekā jebkur citur okupētajās teritorijās. Mēnešiem ilgi Ukraina ir īstenojusi kampaņu, lai izolētu Krimu, pārvēršot okupēto pussalu par salu, kas ir atdalīta no Krievijas atbalsta. Tad pienāca 2026. gada 24. jūnija nakts. Ukraina tikko iegrūda Krimu tās tumšākajā naktī līdz šim. Bet Krievijai kļūst vēl daudz sliktāk. Notika kaut kas tumšāks par vienkāršu gaismu izdzišanu. Kaut kas patiešām tumšs. Kad tika atslēgta elektrība, Ukraina iznīcināja visu. Vispirms mēs jūs aizvedīsim uz Balaklavas elektrostaciju Sevastopoles pilsētā. Šai pilsētai vajadzētu būt visas Krimas okupācijas kroņa dārgakmenim Vladimira Putina skatījumā. Tā bija Melnās jūras flotes mājvieta, vismaz līdz brīdim, kad šo floti padzina Ukrainas spožā kampaņa pret Krievijas karakuģiem. Taču tagad Sevastopola ir ievainojama, un Ukraina to pierādīja ar postošu nakts uzbrukuma sēriju 24. jūnija naktī, kas iegremdēja visu pilsētu tumsā. Galvenais mērķis bija Balaklavas termoelektrostacija, un Ukrainas gaisa uzbrukums paveic tieši to, kam tas bija paredzēts. Atņemt elektrību, iegrūst okupantus tumsā. Naktī, kad sprādziens fiksēja arī Ukrainas novērošanas kanāla Kerčā, Bahmutā, Sarajā un netālu no Ipetri kalna, kas pats par sevi ir nozīmīga bāze, jo tur atrodas radiolokācijas stacija, kur izmanto Krievijas gaisa un kosmisko spēku radiotehniskais bataljons. Ukraina acīm redzami nodarīja pietiekami lielus postījumus Balaklavas rūpnīcai, lai iegrūstu Krimas okupantus dziļā un tumšā naktī. Sīkāka informācija par nodarīto postījumu apmēru joprojām nav skaidra, taču panika, kas nāk no Krievijas marionešu varas iestādēm pussalā, mums pasaka visu, kas jāzina. Maskavas ieceltais Sevastopoles gubernators Mihails Razvazājevs ir vērsies pie Telegram, lai izskaidrotu notikušo, apgalvojot, ka viņa pilsēta uz laiku zaudēja elektroapgādi Ukrainas trieciena pret infrastruktūru rezultātā. Turpmākajos ierakstos gubernators izteica dīvains apgalvojums, ka pretgaisa aizsardzības sistēmu, mobilo uguns grupu un Krievijas militāro spēku un aviācijas apvienotie spēki esot atvairījuši divus Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumus, šajā procesā notriecot 70 dronus. Taču atvairīt ir interesanta vārda izvēle. Krievijas pretgaisa aizsardzība ir mēģinājusi apturēt Ukrainas uzbrukumus Krimai. Tomēr viņi acīm redzami ir izgāzušies. Un Razvazājevs pat netīšām to atklāja savā jaunākajā ziņojumā, kurā apstiprināja, ka elektroapgāde vēl nav atjaunota Ļeņinska un Gagārinska rajonos, kā arī vairākās ielās Sevastopolē. Razvazajev, tu nevari apgalvot, ka uzbrukums tika atvairīts, ja visa pilsēta ir iegrimusi tumsā šo uzbrukumu dēļ. To, ko Razvazājevs nesaka savos Telegram ierakstos, ir tas, ka Krima jau saskārās ar elektroapgādes problēmām vēl pirms Ukrainas 24. jūnija trieciena. Jau 23. jūnijā lielākajā daļā Krimas tika ieviesti rotējoši elektroapgādes pārtraukumi, ko varas iestādes apgalvoja esam preventīvs pasākums. Nav īsti skaidrs, ko tieši viņi bija iecerējuši novērst. The Kyiv Independent ziņo, ka šie rotējošie elektroapgādes pārtraukumi jau ir skāruši pusi Krimas, un tie, nejauši, sekoja Ukrainas uzbrukumam degvielas rezervuāriem, kas atradās Kerčas termoelektrostacijā. Paturiet prātā Kerču, mēs vēl pie tās atgriezīsimies. Krievijas pilnvarotais un okupācijas pārstāvis Oļegs Kļučkovs paskaidroja situāciju, sakot, mēs gandrīz katru dienu redzam uzbrukumus Krimas enerģētikas infrastruktūrai. Notiek manevrēšana un elektroenerģijas pārdale. Ir ieviesti preventīvi atslēgumu grafiki. Ja Krimas elektroapgādes tīklā būs pārslodze, tie tiks ieviesti periodiski. Viss ir atkarīgs no situācijas. Situācija tikko kļuva daudz sliktāka. Uz sala, kas lielā mērā ir atkarīga no Ukrainas kontinentālās daļas elektroapgādes, tiek atslēgta. Un Ukraina tikko ir uzbrukusi vienai no retajām elektrostacijām pašā Krimā, lai vēlreiz uzsvērtu savu nostāju. Neskatoties uz visu paniku, Razvazājevs arī centās iedvesmot okupantus, kurus Ukraina ir iegremdējusi tumsā. Viņi mūs neiebiedēs ar gaismas trūkumu. Mēs esam pārdzīvojuši arī sliktākus laikus, un arī tagad izturēsim, paziņoja Sevastopoles gubernators, vienlaikus klusi ieteikdams iedzīvotājiem taupīt sev telefonu baterijas, ja viņi vēlas saglabāt iespēju veikt ārkārtas zvanus. Ironija. Viņi mūs neiebiedēs, tiešām. No marionešu gubernatora režīmam, kas padarījis Ukrainas enerģētikas infrastruktūras uzbrukšanu, īpaši ziemā, par vienu no galvenajām stratēģijām, lai terorizētu Ukrainas civiliedzīvotājus un izdarītu spiedienu uz valsts valdību, šāds paziņojums izklausās tukšs. Galu galā tikai 2. jūnijā Krievijas raķešu un dronu uzbrukums atstāja 8 Ukrainas reģionus bez elektrības, un Krievija īstenoja gaisa kampaņu pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, kas lika lielākajai daļai valsts reģionu ieviest elektroenerģijas atslēgumus, lai izdzīvotu ziemas periodā.
Aicinājums rīkoties nestrādās Krimā, īpaši tad, kad tās okupanti ir spiesti izjust tās īpašās militārās operācijas sekas, par kuru viņiem tika stāstīts, ka tā jau sen būtu beigusies. Tas, ko mēs šeit redzam, ir neliela Ukrainas atriebības deva, apvienota ar milzīgu stratēģijas devu, kas paredzēta, lai izolētu Krimu un padarītu pussalu Krievijai neizturamu uzturēšanai. Krimā notiek pārmaiņas. Taču sliktākais Putina un viņu līdzgaitnieku skatījumā ir tas, ka 24. jūnijas bija tikai kulminācija. Kamēr Sevastopola grims tumsā, Ukraina veica triecienus visā Krimā, uzsākot uzbrukumu vilni, kas jau tā slikto situāciju Krimai padarīja Krievijai vēl daudz sliktāku. Tieši iepriekšējā naktī, pirms Ukraina Krimai sagādāja tumšāko nakti vēsturē, tā bija tai sagādājusi arī vissmagāko nakti. Notika 60 mērķu uzbrukuma kulminācija, un Ukrainas bezpilota sistēmu spēki pievienoja 2 palaišanas iekārtas – zenīta lielgabalu un radaru, palielinot jūnijā vien iznīcināto Krievijas pretgaisa aizsardzības līdzekļu skaitu līdz 23, ziņo Euromaidan Press. Bet tas nebija viss. Degvielas uzglabāšanas vietas, 3 dārgi Krievijas droni un daudzi citi mērķi kopā veidoja tos 60, kurus Ukrainas bezpilota sistēmu spēki apgalvo, ka iznīcinājuši pirms piespiedu elektroapgādes pārtraukumu. Šeit ir daudz par ko pastāstīt, tāpēc palieciet kopā ar mums. Netālu no Bahmutas Ukraina trāpīja Pancir SS-1 sistēmai. Nedaudz tālāk Korotnā Ukrainas droni iznīcināja zenīta lielgabalu un S-300 palaišanas iekārtu. Arī Kerčā tika trāpīts. Mēs jums teicām to paturēt prātā. Un tā zaudēja Nebo-U radiolokatoru, kopā ar vēl daudz ko citu. Ukraina arī mērķēja uz degvielas autocisternām visā okupētajās teritorijās, kuras acīm redzam bija paredzētas, lai nokļūtu Krimā un palīdzētu mazināt pieaugošo degvielas krīzi pussalā. Korļivkā, kas atrodas Donetskas apgabalā, Ukraina iznīcināja degvielas dzelzceļa cisternu. Zaporīžā, netālu no Priazovskas reģiona, tika iznīcināts arī apgādes transports, un pēc Euromaidan preses ziņām vēl daudz vairāk degvielas un apgādes kolonu tika iznīcinātas gan Krimas teritorijā, gan 4 okupētajos apgabalos. Ukraina iznīcināja arī dronus Krimā, kā arī dronu pilota apmācības centru Debaļcevā. Visam, ko Ukraina izraugās par mērķi, tiek trāpīts, un pamazām Putina tvēriens pār Krimu kļūst vājāks. Atgriezīsimies pie Kerčas, jo pretgaisa aizsardzības sistēmas iznīcināšana šajā reģionā nebija vienīgais, ko Ukraina paveica savā vērienīgajā triecienu sērijā. Kyiv Post ziņo, ka Ukraina trāpīja arī naftas bāzē Kerčas jūras ostā. Tas bija atkārtots trieciens. Naftas bāze jau dega pēc trieciena, kas tika veikts 21. jūnijā, tāpēc Ukraina uzbruka vēlreiz, lai ugunsgrēks turpinātos. Ukraina trāpīja arī testa termināļa naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas kompleksām, uz kuru Krievija paļaujas kā uz loģistikas centru, kas tai ļauj pārvietot sašķidrināto dabasgāzi un naftas produktus uz okupētajām teritorijām, tostarp Krimu. Šo triecienu video ir publiskojis Supernova Plus Telegram kanāls, tāpēc Krievija neko nevar noliegt. Bija arī trieciens termoelektrostacijai, par kuru mēs jau iepriekš minējām, kas iznīcināja vismaz vienu degvielas uzglabāšanas tvertni, radot dūmu stabu, kas sniedzās gandrīz 50 km, kā ziņo Telegram kanāls Crimean Wind. Kyiv Post piebilst, ka ugunsgrēki tika ziņoti pie iebraukšanas Kerčā, kur Krievija izvieto S-300 un S-400 pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā arī pie Južnais dzelzceļa stacijas, kas arī atrodas pilsētā. Ja Kerča jums šķiet pazīstama, tas ir tāpēc, ka šajā reģionā atrodas arī slavenais Kerčas tilts, kas ļauj Krievijai pārvietot karaspēku un apgādi no kontinentālās daļas uz okupēto Krīmu. Satiksme uz šī tilta tika apturēta līdz 7:00 no rīta dienā, kad Ukraina veica masveida triecienus. Kā būtu vēl mazliet vairāk? Ukraina trāpīja arī Nasosnija 2 elektroapakšstacijai Sovetskas rajonā Krimā. To ir apstiprinājuši NASA Firms satelīti, kas fiksējuši ugunsgrēku notikuma vietā, kā arī aculiecinieku ziņojumi par spēcīgiem sprādzieniem, kas sākušies ap 2:00 naktī, ziņo Kyiv Post. Šis trieciens arī izraisīja elektroapgādes pārtraukums, tāpēc tas nozīmē vēl mazliet vairāk tumsas pēc tā, kas notika 24. jūnijā. Ukrainas droni arī izraisīja ugunsgrēku Arabata strēlē. Jūs varētu domāt, ka ar triecieniem viss ir beidzies. Krievija noteikti cerēja, ka tā tas būs 23. un 24. jūnijā, bet ir vēl kas. Pirms mēs ķeramies klāt visam pārējam, ko Ukraina paveica, uzelpojiet uz mirkli un abonējiet militāro raidījumu. Ja šāda veida ieskats Ukrainas karā jūs interesē, mēs publicējam šādas video katru dienu. Tātad, vai esat gatavs uzzināt vairāk? 23. jūnijā Ukrainas speciālo operāciju spēki, jeb SSO, publicēja lielu paziņojumu sociālajā platformā Thread. Atvainojiet, bet mums šeit ir oficiāla un steidzama lieta. Dzelzceļa tilts pār Ziemeļkrimas kanālu Krimā vairs neeksistē, paziņoja SSO ar izteiktu sarkasma pieskaņu. Kad viņi ķircināja, ka parādīs tieši to, kas notika, un šo solījumu arī izpildīja, publicējot triecienu video, kurā redzams, ka Ukrainas droni ir pilnībā iznīcinājuši tiltu.
Atkal un atkal mēs redzam skatu no tuvojošiem droniem, kad tie trāpa mērķos uz tilta. Uzbrukuma beigās viena no tilta laidumiem bija pilnībā sabrukusi. Dzelzceļa sliežu ceļš, uz kuru Krievija paļaujas, lai pārvietotu apgādes kravas uz Krimu, tika iznīcināts. Un kad viss tas tika apstiprināts ar operatīvistu palīdzību uz vietas, Ukraina vērsa trieciens arī pret remonta tehniku, papildus tam, ka uzbruka tilta paliekām. Vēlreiz, lai nodrošinātu, ka Krievija nevarētu ātri salabot un atjaunot tā darbību. Vairāk informācijas sniedz Kyiv Post. Tiek ziņots, ka attiecīgais tilts atradās pie Rozdolnas ciema, un uzbrukums notika 22. jūnijā, lai gan par to tika ziņots dienu vēlāk. Tātad mums ir 3 secīgas dienas ar postošiem triecieniem, kas visi vērsti pret Krimas okupantiem. Tieši tā, tas ir tas, ko šis trieciens arī paveica. Sagrautais tilts un dzelzceļa līnija bija daļa no militārās loģistikas tīkla, uz kuru Krievija paļaujas, lai pārvietotu apgādi, karavīrus, tehniku un degvielu caur Krimu un bieži vien tālāk uz Ukrainas dienvidiem. Starp citu, vai mēs teicām 3 dienas? Labāk sakām, gandrīz nedēļu triecienu. Šīs pats tilts tika trāpīts arī dienās pirms 22. jūnija tilta trieciena, kopā ar citiem Ukrainas uzbrukumiem, kas bija vērsti uz pārējām, kas savieno Krimu ar Ukrainas kontinentālo daļu. Un runājot par Ukrainas triecieniem pēdējās nedēļas laikā, mēs varam ziņot arī par dažiem citiem, no kuriem ne visi ietekmē Krimu. 20. jūnijā Ukraina trāpīja Ņeftagorskas naftas pārstrādes rūpnīcai Ķumeņā, kas atrodas aptuveni 2000 km attālumā no Ukrainas robežas ar Krieviju. Mēs esam redzējuši arī atkārtotus uzbrukumus Kaukāza ostai kopš 21. jūnija, kas atrodas Krievijā. Tā ir Krievijas teritorija, taču tajā regulāri kursē prāmji, kas pārvadā kravas uz Krīmas rietumu krastu. Ostā tika ziņots par ugunsgrēku, un vairāki prāmji, kurus Krievija izmantoja kā pagaidu loģistikas kuģus, tika trāpīti. Mēs esam redzējuši, ka Ukraina iepriekš ir veikusi lielus triecienus, bet nekas nav bijis tāds kā šis. Dažu dienu laikā Ukraina ir būtiski pastiprinājusi savu stratēģiju, lai nogrieztu Krimu no okupantiem Ukrainas kontinentālajā daļā, kā arī no Krievijas iekšienes piegādātajām kravām. Pretgaisa aizsardzība ir sagrauta, naftas noliktavas deg, veselas loģistikas artērijas ir izsīkušas. Un kamēr mēs veidojam šo video, lielā daļā Krimas joprojām nav elektrības, un šķiet, ka nav redzams gals uz pussalas ieviestajiem periodiskajiem elektroapgādes pārtraukumiem. Ukraina tikko sagādāja Krimai tās tumšāko dienu, kā kulmināciju brutālu uzbrukumu sērijai, kas kalpo, lai paralizētu pussalu. Un šobrīd Krimas okupācija no Krievijas puses ir pilnīgi briesmīgā stāvoklī. Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Braudijs jau ir izteicis brīdinājumu Krimas okupantiem pēc visiem šiem uzbrukumiem. Maskava kritīs Krimā, SBS Putni turpinās darīt savu darbu, Braudijs paziņoja savā Telegram ierakstā 23. jūnijā. Un tas bija pirms elektroapgādes pārtraukuma Sevastopolē. Taču Krievi Krimā zina, ka viņš runā nopietni. Atklāt sakot, viņiem droši vien jābrīnās, kā tas vispār varētu kļūt vēl sliktāk. Viņi jau tagad saskars ar elektroapgādes pārtraukumiem un gandrīz ikdienas Ukrainas dronu parādīšanos savās debesīs. Un papildus visam tam, Ukrainas izolācijas stratēģija atdala pussalu no visa pārējā, padarot to par izolētu teritoriju. Piemēram, ņemsim degvielu. Ukraina neuzbruk naftas noliktavām un degvielas kravas automašīnām bez iemesla. Katru reizi, kad deg Krievijas nafta, Krīma iegrimst vēl dziļāk degvielas krīzē, kas jau ir pārņēmusi pussalu. Aptuveni tajā pašā laikā, kad Ukraina veica virkni uzbrukumu, Krīmas varas iestādes noteica plašus degvielas pārdošanas ierobežojumus civiliedzīvotājiem, jo samazinātie degvielas krājumi pussalā tiek rezervēti ārkārtas dienestiem un Krievijas armijai. Krievijas ieceltā Krīmas vadītājs Sergejs Aksjonovs vispirms noteica degvielas pārdošanas aizliegumu Sevastopolē, bet pēc tam arī pārējā Krimā. Degviela joprojām nonāk pussalā. Kā viens neapmierināts autovadītājs teica BBC, degviela uzpildes stacijā ir, bet viņi to nepārdod. Acīm redzot, tā tika piegādāta naktī, un dienas laikā to bija paredzēts sākt pārdot kā parasti, bet pēc Aksjonova rīkojuma viņi visu slēdza. Bet tas mums liecina, ka Krimā neienāk pietiekami daudz degvielas. Tagad tā tiek normēta, un parastais cilvēks pussalā ir tas, kurš cieš zaudējumu. Jebkurš darbs, kas saistīts ar braukšanu, ir kļuvis praktiski neiespējams. Un vieta, kurai vajadzētu būt vienam no pievilcīgākajiem atpūtas galamērķiem Krievijas iedzīvotājiem no kontinentālās daļas, ir pārvērsta par aizliegto zonu. Turisma rezervācijas jau ir samazinājušās par 58% 2 nedēļu laikā līdz 22. jūnijam, ziņo Ukrainas jaunā balss, un tas tikai pasliktināsies vienam no galvenajiem Krimas ienākuma avotiem. Dzelzceļa un transporta traucējumi arī ir skāruši pussalu, ziņo Kijevas Post. Pussalas galvenais dzelzceļa operators Grand Service Express jau ir paziņojis, ka visi Tavrie vilcieni, kas izbrauc no Krimas, tagad sāksies tikai no Kerčas, un visi pienākošie vilcieni beigsies turpat. Ikvienam, kurš vēlas doties dziļāk pussalā, ir jāizmanto autobuss. Sabiedriskā transporta maršruti ir saīsināti, un tirdzniecības centri ir ierobežojuši savu darba laiku.
Ne jau tas, ka apmeklējot lielveikalu, tas daudz palīdz. 9. jūnijā TVP World ziņoja, ka Ukrainas varas iestādes ziņo par pārtikas trūkumu, jo Ukrainas uzbrukumi loģistikas ķēdēm, kas apkalpo Krimu, atstāja sekas. Mēs arī nevaram nebrīnīties, cik ilgi vilcieni vēl kursēs Kerčā, tagad, kad Ukraina ir skaidri norādījusi, ka tā smagi un atkārtoti trāpīs šim reģionam. Ir arī dīvainākas pazīmes, ka Ukrainas izolācijas stratēģija attiecībā uz Krimu darbojas. Piemēram, Aksjanovs ir paziņojis, ka visa bērna nometņa darbība tiks apturēta vismaz līdz 1. septembrim, it kā baidoties no Ukrainas triecieniem. Taču Ukraina nemērķē uz civiliedzīvotājiem. Patiesais apturēšanas iemesls ir tas, ka degvielas krīze, kas izplatās visā Krimā, ir padarījusi autobusus, kas ved bērnus uz šīm nometnēm par greznību, ko Krima vairs nevar atļauties. Krimā ir ieviests arī nakts aizliegums motocikliem, mopēdiem, motorolleriem, pitbaikiem, kvadrcikliem un līdzīgiem transporta līdzekļiem. Atkal tiek apgalvots, ka tas it kā nodrošina sabiedrisko drošību, jo motociklu radītā trokšņa dēļ tiek traucēts pretgaisa aizsardzības vienību darbs, kuras cenšas tikt galā ar Ukrainas nebeidzamajiem dronu uzbrukumiem. Un te ir trakākais Ukrainas panākuma apliecinājums Krimā. Gaisa trauksmes sirēnas ir apturētas. Okupanti tagad saņem īsziņu brīdinājumus un ārkārtas paziņojums, ka tuvojas droni, kas nav īpaši laba stratēģija laikā, kad biežie elektroenerģijas atslēgumi apgrūtina telefonu uzlādi. Oļegs Kričkovs, kurš ir Aksjonovu padomnieks, saka, ka gaisa trauksmes sirēnu izmantošana radītu haosu pussalā. Kāpēc? Tāpēc, ka tās skanētu 22 stundas dienā, tostarp 7 vai 8 reizes naktī, padarot okupantiem neiespējami dzīvot to dzīvi, ko viņi mēģinājuši uzbūvēt pussalā. Tas jau ir kaut kas, ja Ukrainas dronu uzbrukumi ir tik pastāvīgi un veiksmīgi, ka ir radīta situācija, kurā gaisa trauksmes sirēnas vairs netiek izmantotas, jo tās skanētu visu diennakti. Ukrainas cilpa ap Krimas kaklu kļūst arvien ciešāka. Tas, ko mēs šeit redzam, ir blokāde, kādas vēl nav bijis. Apkārtējās teritorijas ielenkšana, lai nepieļautu piegāžu iekļūšanu vai izkļūšanu, nav nekas jauns kā stratēģija. To militārie spēki ir izmantojuši tūkstošiem gadu. Taču veids, kā to dara Ukraina, nekad iepriekš nav ticis izmantots. Tūkstošiem dronu paralizē Krimas loģistiku un padara pussalu par vieglu mērķi triecieniem, kurus Ukraina tagad šķiet spēj veikt pēc saviem ieskatiem. Ukraina visu šo izveidoja, metodiski vājinot Krimas pretgaisa aizsardzību visa 2025. gada garumā, vienlaikus attīstot vidēji darbības rādījus trieciena drona tehnoloģijas, kas tagad ļauj veikt triecienus pa Krievijas loģistikas artērijām, kas apkalpo Krimu. Tagad mēs redzam visu šī smagā darba kulmināciju. 24. jūnijā Ukraina okupētajai Krimai sagādāja tumšāko dienu tās 12 gadu vēsturē. Dienās, kas tam priekšā, Ukraina Krimai sagādāja niknākās dienas, kādas tā jebkad ir pieredzējusi. Bet, kā saka Braudīs, daudz vairāk vēl tikai nāks. Tumšās dienas kļūs pavisam melnas, kad Ukrainas droni piepildīs debesis. Un gaisma atgriezīsies Krimā tikai tad, kad Ukrainas darbs būs paveikts un izolācijas stratēģija liks okupantiem masveidā pamest Krimu. Putina Krima ir beigusies. Un viņš neko nevar izdarīt, lai to apturētu. Tas, kas kādreiz bija Putina vērtīgākais iekarojums, tagad kļūs par tādu stratēģisku apgrūtinājumu, kad drīz Krievijai nāksies atzīt. Krimas noturēšana sagādā vairāk problēmu, nekā tā ir vērta. Ukrainas stratēģija ir ģeniāla, postoša, un jūs varat uzzināt daudz vairāk par to, noskatoties mūsu padziļināto analīzi par to, kā Ukraina izolē pussalu un gatavojas gaidāmajai derusifikācijai. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet abonēt militāro šovu, jo mēs sekojam Ukrainas triecieniem Krimā un okupētajās teritorijās. Paldies, ka skatījāties!